Hei, hei! Sveiciens visiem! Te Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem video. Pāris nedēļas tas tika izpalicis. Dažādas pārmaiņas notikušas, tas jau vienmēr notiek. Pārmaiņas ir laba lieta. Izmaiņas dzīvē, pārmaiņas. Tas viss ir labi. Viss parasti notiek uz labu. Kaut kas labāks vienmēr nāk vietā. Un es te pēdējā laikā esmu tā ļoti bieži, es tieku ļoti bieži apciemota, pat nezinu kā teikt, mani apciemo viesi no citas pasaules, tā, un ar citu pasauli es domāju mirušie. Es esmu sākus runāties ar viņiem dikti daudz un pierakstu dažādas stāstus, ko viņi stāsta, kas viņus nomāc. Un tad es par to gribēju arī šodien parunāt mazliet vairāk. Tas nav nekas tāds, šī sarunāšanās ar mirušajiem, un es ne tikai sarunājos ar mirušajiem, bet arī palīdzu viņiem iet uz priekšu dzīvē, savā dzīvē, viņu dzīvē. Es pat nezinu, kā tas viss īsti notika, bet tas notika tā, vienkārši atnāca šī ne tikai ideja, bet tas viss notiekāšais mirušo sakarā man nevaicājot, vienkārši ieradās, atnāca un ja kaut kas mūsu dzīvē tā ienāk, pat tā negaidot, un ja mēs neesam to vaicājuši, un tā, tam parasti ir kaut kāda nozīme, un tam parasti ir ļoti svarīga nozīme. Lūk, un es te mēģinu, man arī tīri labi izdodas dotajā brīdī, mēģinu salabt ar šo ideju un pieņemt šo ideju tā, 100%, un jo vairāk es tam pievēršu uzmanību, jo vienkāršāk man ir to pieņemt, ka es to varētu darīt, ka es to daru. Es to patiesībā daru, bet es kādu laiku nebiju pieņēmusi to ideju, ka es to varētu darīt, ka tas varētu būt mans galvenais darbs vai galvenais virziens. Ko gribu teikt šai visā sakarā? Mirušie, tas, ko es esmu samācījusies no viņiem un no šī visa procesa, ir tas, ka bieži vien ir dzirdēts, ka cilvēks saka, kas aizgājis, tas ir pagātnē un pie tā vairs negribas atgriezties. Bet ir tā, ka ir ļoti daudz mirušie, kuri ir uz zemes, un kas to zina, kas īsti notiek, un kā tas īsti notiek, un kā tas viss ir, kad mūsu fiziskais ķermenis nomirst. Es ticu, ka dvēsele nekad nenomirst, un ka dvēsele ir tā, kas ir mūžīga, un es ticu iepriekšējām dzīvēm, un es ticu tam, ka katrā dzīvē mēs pieņemam citu formu, citu fizisko ķermeni, citas mācības iemācamies dzīvē, un kā lai būtu tā, ka mēs dodamies kādā vietā vai satiekam kādu cilvēku, un mums ir tāda sajūta, ka mēs jau viņu esam zinājuši, un cik daudz ir stāstu ar pierādītiem faktiem par to, ka
bērni atcerās, lielākoties bērni atcerās savas iepriekšējās dzīves, un man dzimšanas dienā uzdāvināja vienu tādu grāmatu, kurā ir pētīti šie dažādie stāsti, kur bērni stāst, ko viņi ir piedzīvojuši iepriekšējās dzīvēs, un kas viņi ir bijuši iepriekšējās dzīvēs, un ka tas ir pārbaudīts un pierādīts, ka tā tieši pierādīts, bet apstiprinājies, ka viņa teiktam ir taisnība. Un mana ticība ir tāda, ka mēs dzīvojam šīs neskaitāmās dzīves, un ka ja mēs nenokārtojam kādus rēķinus, tādu enerģiju līmenī ar kādu cilvēku šajā dzīvē, tad mēs tiekamies nākamajā dzīvē un varbūt ne tieši tādā pat situācijā, bet savādākā, un ko mēs esam iemācījušies šajā dzīvē, mēs visu paņemam līdzi nākošajā dzīvē, bet lielākajā vai mazākā vērā mēs to izmantojam un lietojam šajā nākošajā dzīvē. Varbūt, ka mums ir vēlme piedzīvot kaut ko pavisam pretēju, bet viss notiek ar mums, viss notiek tā, kā tam jānotiek, viss notiek ne bez iemesla, un viss šī pieredze, lai vai kāda tā būtu, lai vai mēs būtu bezpajumtnieki vai dzērāji vai cietumnieki, vai mēs būtu pasaules slaveni zinātnieki vai komponisti vai mūziķi vai mākslinieki. Ir gluži vienalga, kas mēs esam, šī mūsu pieredze palīdz mums augt, un mēs dodamies caur dzīvēm ar šo mūsu dvēseli krāju šo pieredzi, uzkrāju šo pieredzi tādā plašā, lielā mērā. Lūk, mirušajiem, kā ir ar mirušajiem, tas, ko es esmu piedzīvojis, un tas, ko es zinu, ir tas, ka tad, kad cilvēks nomirst, ne visi dodās, kur viņi dodās, uz gaismu, vai cik bieži ir dzirdēts pat filmās par to runā, bet to arī stāsta cilvēki, kuri kliniskajā nāvē ir bijuši un ka gājuši uz gaismu. Un to, ka ir šī gaisma, varam saukt viņu par dievišķo gaismu, par visuma gaismu, par vienalga, kā mēs viņu izvēlamies saukt, bet ka ne visas dvēseles dodas tur uzreiz, ātrāk vai vēlāk viņas dodas, bet ir tādi cilvēki, kuriem ir nenokārtot rēķini, un ir dzīvi palikušie, kuriem ir nenokārtot rēķini ar mirušajiem. Un kas notiek, tad šie mirušie, tie ir šīs būtnes, kuras mēs par spokiem saucam, par spokošanos un par gariem, tāda patiesi eksistē, un to es esmu arī piedzīvojis. Es tā iedomājos, ka droši vien tas būtu tā interesanti klausīties cilvēkiem, kuri strādā kādās medicīnas iestādēs, to, ko es pašlaik runāju. Man prieks, ka es neesmu Latvijā, jā. Šajā sakarā. Okay. Ka šīs dvēseles, viņas vienkārši klīst pa pasauli, viņām ir nenokārtot rēķinu, un kādā ziņā nenokārtot rēķinu, ka viņi nav pateikuši kādam cilvēkam kaut ko, vai viņi ir kaut ko slikti izdarījuši šajā dzīvē, un viņiem ir vainas sajūta, un tas ļoti bieži to man nāks piedzīvot, ka viņiem ir vainas sajūta, viņi grib parunāties ar kādu, viņiem grib kādam pastāstīt, bet pastāstīt to, par ko tad viņi jūtas vainīgi, un viņi vēlas palīdzēt tiem saviem tuviniekiem, vai viņi vēlas kādus, vai šie mirušie vēlas kādu ziņu nodot dzīvi palikušajiem, vai ir kādas
kādi kaut kas tāds, kādi dokumenti, ko mirušie ir uzrakstījuši, parakstījuši vai kaut kur nolikuši un nav nevienam dzīvē esošiem pateikuši un viņi vēlas šo ziņu nodot. Un es skatos, ka mums ir palikuši dažas sekundes, tikai līdz 10 minūtēm. Es beigšu šo video un sākšu nākošo video ar turpinājumiem.